Sveiki, mani mīļie! Tātad šodien es izlikšu jums tātad iknedēļas taro salikumu par to, kas mums būtu jāzina, vai kas mums gaidāms, nu, teiksim, tās aktuālākās lietas no 9. līdz tātad 15. jūlijam. No šīta laika posma, no tātad šodienas no 9. līdz 15. jūlijam. Tātad paskatīsimies kas mūs tātad sagaida no 9. līdz 15. jūlijam. Eņģelīši, ko jūs vēlaties mums pateikt? Tātad mums ir dviņu liesmu un grāmatas. Tātad šis te laika posms būtu labs veltīt vai nu kādai grāmatas lasīšanai, rakstīšanai, vispār tātad pierakstīšanai, savu sajūtu, savu sapņu, varbūt ir laiks uzrakstīt savu grāmatu. Iespējams, jums ir ļoti labs stāsts, kas to vien tikai gaida, lai viņu uzliktu uz papīra. Tātad viss, kas saistās ap rakstīšanu, ap grāmatām, kaut kādu literatūru palasīt, kaut kādu varbūt kaut ko mācīties arī, ja, tātad ļoti labs laiks, lai uzsāktu kaut ko mācīties, kaut ko apgūtu, tādas lietas, tātad, ja. Un vēl ļoti aktuāli būs tātad tēma mīlestību, par mīlestību tieši no eņģeļiem ir tas ieteikums. Ļoti daudzi šajā laika posmā iespējams satiks to savu īsto, to otro pusīti, šo te saucamo dviņu liesmu, kas ir attiecības, kur jūs esat viens vesels, viens vienots veselums, vai arī tieši nu, nevis otrādi, bet nepareizi gribēju izteikties, bet tieši esošās attiecības pāraugs, teiksim, vai iegūst kaut kādu jaunu, nu, šo te spēcīgu ļoti saikni, tieši romantiskā ziņā, tieši šīs te kārts vairāk būs tieši par romantiskām attiecībām, nevis par draudzību vai kaimiņu attiecībām, bet tieši par romantiskajām attiecībām. Ļoti daudz saņems atbildes uz saviem jautājumiem par tātad attiecībām, un šis ir labs laiks izzināt savus attiecības un, teiksim, tā noskaidrot, vai tiešām jūs viens otram esat ļoti daudz nonāks pie atskārsmes, kad ir satikuši savu īsto, bet te pašā laikā var būt, ka cilvēki nonāk pie atskārsmes, kad viņš nav kopā ar cilvēku, tātad ar kuru viņš vēlētos būt kopā. Ļoti aktuāli tātad šī te mīlestības tēma. Iespējams satiksiet savu liktenīgo, tieši to īsto, to, kas jūsos ir šī te īstā dzirkstelīte, ja, tātad tā otrā pusīte, ar ko esat kā viens vesels, ja. Tāpatās tas var notikt, ja esošajās attiecībās, kad tās pāraug nākamā līmenī, kļūst garīgākas, tuvākas, vai, teiksim, kaut kā savādāk attīstās, arī tās nonāk jau šādā te jaunā līmenī, spēcīgākā daudz, kas ir nevis tikai fiziskā tuvība, bet tieši vairāk šis būs tas emocionālais, mentālā tuvība un šādas te lietas. Varam nonākt arī turpretī pie secinājuma, ka tomēr šis partners nav tāds un vai sastat citu vai nolēmt tomēr un saprast, teiksim, to savu vēlmi, ka jūs vēlaties savā dzīvē tomēr savādāk partneri, ar ko jums ir šīs te jūtas un emocijas. Tātad paskatīsimies, ko mums grib teikt taro kārtas, tātad no 9. līdz 15. jūlijam. Tātad, ko viņas mums vēlas teikt no 9. līdz 15. jūlijam, kas mums tātad ir jāzina, kas būtu jāzina, vai kas jādara, vai kādi ieteikumi tātad tiem, kas skatās.
ko lai es saku? Visā visumā ļoti laba, pozitīva, skaista nedēļa, ļoti daudz veiksmes, ļoti daudziem būs patīkami notikumi, patīkami svētki, ģimenes, tātad ģimenes pilnība, tātad, jā, svētku noskaņojumi, šis kopība un viss. Teiksim tā, jāpārstāj mums ir šī te upura sajūta, upuru loma, no šīs te mēs tā ļoti veiksmīgi kāpsim ārā, un es ļoti sen esmu redzējusi tik pozitīvas kārtis kā šonedēļ. Pamatā tikai, mazliet šitas, jā, par to, kad ir lietas, kuras mēs tomēr nevēlēsimies vēl saskatīt, vai vienkārši nesaskatām šīs te problēmas būtību, bet ļoti daudzi turpretī, kaislības virmos arī tātad attiecību ziņā, jā, tātad ļoti daudz tieši virmos kaislības ar savstarpējā pievilkšanās nākamā nedēļā, tāpēc ļoti padomājam par to, kad, ja mums ir partneris, teiksim, tāda nepārkāpj šo te nevajadzētu, jo ļoti aktīvi būs šī te tieši seksuālā enerģija, turpretī arī jaunas iespējas, ceļojumi arī, jā, jaunas iespējas, iegriezīsiet tātad šo te savu laimes ratu, jā, šos te fortūnas rats, kas ir ļoti veiksmīga kārts, jā, tātad ļoti daudzi īstenot kaut kādas savas idejas, savas ieceras, savus sapņus, savus plānus, tātad vizualizējam, domājam par to, ko mēs vēlamies, kur mēs vēlamies iet, un tātad, jo mēs paši esam savus laimes kalēji un jaunas pelnīšanas iespējas, tātad ļoti aktivizēsies kaut kādas naudas enerģijas, iespēja nopelnīt, ideja, kā nopelnīt, jā, vai jauns darbs, vai kāds saņems algas pielikumu. Pamazām, jau arī tomēr mums viss arī atverās un notiek šī te, un parādās kaut kāds jauns vakants, vismaz uz vasaru, kā piepelnīties vai nopelnīt, parādās, varbūt arī ir vietas, kas varās ciet, bet ir arī vietas, kas iespējas, kas biznes, kas šobrīd tikai sāku realizēt savas idejas un atvērs jaunas darba vietas un kopumā svinīga, tiešām pozitīva, ļoti labs laiks, tātad, lai kaut ko uzsākt. Ja jūs esat, teiksim, tā jau pie tā pārstājiet, teiksim, sevi ierobežot, pārstājiet baidīties, domāt par to, ka nesanāks, bet tieši saņemties un iet un darīt. Ja jums ir kāda ideja, par ko jūs šaubaties, tad es teiktu, ka jāpārstāj ir šaustīt un domāt par to otro pusi, kas varētu būt, bet tieši, jo viss tas, kā jūs paši sevi iegrozīsiet, tieši tā arī tā visa tā ķēdīte aizies. Un ja jūs pašā sākumā jau pie idejas rašanās jau viņu norakstiet, viņa nemūžam nesniegs, teiksim, to, jā, ko jūs vēlaties. Bet, ja jums ir iekšējā sajūta, ir jāiet, ir jādara, tad ejam un darām, jo tas atnesīs jums ļoti labas naudas iespējas. Mīļie, tas no manis arī ir šoreiz viss. Paldies, ka klausījāties. Ļoti labas kārtas uz priekšu, tāpat arī svinam, atpūšamies. Daudzi iestūrē arī šobrīd laulības ostā izmanto to, kad ir šīs svinības. Es, protams, ar to apsveicu gan visus tiem, kam ir iespēja aiziet uz šādu veidu pasākumiem vai cita veidu pasākumiem, un apsveicu arī visus tie, kas iestūrē laulības ostā. Un ne tikai viņus, bet arī, protams, visus pārējos. Un lai jums ir superīgi šī nedēļas nogale. Priecājamies un baudam silto laiku. Daudz, kur jau mēs varam aizbraukt, atpūsties un kaut ko padarīt.
veltam laiku tātad sev, ģimenei, un tūlītās pēc šīs te atpūtas uzreiz iekšā ar jaunām idejām un jaunām iecerēm un piepildīt tās. Lai mums visiem viss izdodas, es jūs ļoti mīlu un lai mums visiem superīga nedēļa un nedēļas nogala. Atā!